Labrīt, 7:32 minūtes un aiz muguras Rīgas skats pirms brīža bija labāk redzams, mazliet mazāk. Rīgā ir pasliktinājusies gaisa kvalitāte, un kad no zemkopības ministrijas uzspīd tā gaisma, var redzēt, ka virs pilsētas ir smogs, jo vējš ir pavisam lēns, piezemes slānī temperatūra ir zemāka nekā augstāk. Gaiss nevar apmainīties, tādēļ gaisa kvalitāte ir slikta ne tikai Rīgā, bet arī citās vietās Latvijā, jo ir iestājusies inversija un vējš ir lēns. Ar to jārēķinās. Gaisā ir tādas dūmu smārds, nevajag satraukties, tie nav ugunsgrēki. Bet temperatūra tātad šorīt īpaši zema. Kurzemes piekrastē -16, -18 grādi, Kurzemes vidienā -20, -22 grādiem. Zemgalē un Rīgas apkārtnē -20, -24 grādi, bet lidostā Rīga fiksēta pat -27 grādi, pie Rīgā padarot šo par augstāko rītu kopš 2012. gada, un Latvijas austrumos zemākā temperatūra līdz -28, -29 grādiem. Diena būs saulaina, bet uz pēcpusdienu mākoņi kļūs vairāk, vēlā pēcpusdienā un vakarā vietām Vidzemē un Latgalē gaidāms arī sīks sniegs. Iegriezīsies rietumu vējš, ar kur pie mums ieplūdīs siltāks gaiss, tādēļ vakara pusē Kurzemes piekrastē temperatūra jau paaugstināsies līdz 0+1 grādam, pārējā valstī gan sals -4, -11 grādi, Latgalē līdz -12, -15 grādiem. Rīgā saulaina diena, arī iegriezīsies dienvidu rietumu vējš, nokrišņi nav gaidām, bet uz vakaru pusi mākoņi kļūs vairāk, un temperatūra dienas vidū ap -10, -11 grādiem, bet vakarā tā jau būs -2 grādi, gandrīz silts laiks. Un jau rīta daudz viet Latvijā būs atkusnes, vēl naktas sākumā Latgalē temperatūra ap -15 grādiem, bet rītdienā -1, +3 grādi, vietām sīki nokrišņi, pārsvarā smalks sniegs, un trešdien jau visā Latvijā temperatūra virs nulles, +1, +4 grādi, jārēķinās, ka, lai arī nokrišņi būs maz, vai trešdien jau nemaz, bet apledojums uz ceļiem veidosies. 7:34 minūtes, tuliņ ar kolēģiem runāsim vairāk par laikapstākļiem.